Ikdienas ar mums notiek dažādas lietas. Ir vairāk stresa, mazāk stresa. Bet parasti problēmas rada tieši stresa situācijas, ka mēs viņās iestrēgstam un netiekam ārā. Mani sauc Ināra Lisecka, es esmu enerģija kinezioloģe un dalos zināšanās, kā mēs paši sev varam lieliski palīdzēt, izmantojot savas rokas un zināšanas par mūsu ķermeni. Kā arī vadu nodarbības, kur apmāca cilvēks to darīt. Ja ir bijusi stresa situācija, mums vajag ķermeni nomierināt un atbrīvot no šī vecā, sastrēgušā paterna, saprastējuma plaukstas, nokritat un uzliekat šeit pāri vaigu kauliem, acīm, pierei, matu zonai. Pāris reizes ieelpojat, izelpojat. Īkšķi uz deniņiem un gāru izelpu vadat cauri ķermenim. Atkal ieelpa un izelpa. Šeit mēs nosacam ļoti daudz meridiānu punktus, Jāņa meridiānu punktus aktīvos, kā arī mūsu galvenos neirovaskulāros punktus, kas palīdz atbrīvoties no stresa. Un šādā veidā mēs palīdzam atbrīvot veco enerģiju un ienest atkal jaunu. Tas tādu vecu iestrēgušu ieradumu, kur enerģētiskā sistēma tā kā ir iebuksējusi, ja tā var salīdzināt. Šādi mēs to atbrīvojam, lai viņi atkal var balansēties un ienākt jauna informācija, jaunas vēsmas, arī enerģētiski, jo viss ir enerģija. Dziļāk ieelpa, izelpa, un tad pirkstu slidinam līdz šeit deniņiem, apkārt ausīm, gar kaklu, maigi spiežot, tā patīkam, uz pleciem. Un laižat lejā šeit uz krūšu kuriem. Un sajūtat sevi. Sajūtat, kā tagad jūtaties. Šis ir viens neliels vingrinājums no ļoti daudzā enerģiju medicīnas klāsta, metožu klāsta, kurus jūs varat apgūt enerģiju medicīnas pamata nodarbību ciklā. Tur ir 10 nodarbības, kuras es aicinu ikvienu, kuram ir interese tiešām ņemt savu enerģiju, savu veselību savās rokās un izmantot ikdienā, jo tas ir ļoti, ļoti vērtīgs instruments ļoti dažādiem dzīves situācijām, kur jūs varat primāri paši palīdzēt sev, neķeroties pie zālēm vai pie kaut kādām citām lietām, bet jums vienmēr ir jūsu rokas līdzi un jūs vienmēr sev varat palīdzēt. Un kursā mēs apgūstam tādas tēmas, kā, protams, sākumā vispār, kas ir enerģētiskā sistēma, kā mēs varam sev palīdzēt, un tad ir ļoti būtisks tēmas par limfātiskās sistēmas darbības uzlabošanu, kas ir pamats, lai vispār mēs atvesaļotos. Ko mēs varam darīt? Kā nomierināt sevi ar dažādiem punktiem? Kā mūsu meridiāni dažādi strādā, un mēs neejam dziļumā meridiānos, bet dažus mēs pieskaramies tiem, kas atbild tieši par mūsu stresu. Kā nomierināties, kā uzlabot miega kvalitāti, ko darīt, tad, ja mēs esam saslimuši, un kā palīdzēt saviem ģimenes locekļiem. Tā ka, ja ir interese, priecāšos jūs redzēt nodarbībās, vairāk informācijas skatieties pie šī ieraksta. Tiekamies!